Nav materiālisms, nav garīgums, tas viss ir viens vesels kopā salikt. Tikai mūsu neveselais prāts tam grib sadalīt. Ja? Necilvēcīga sabiedrība ir palikusi dēļ tā, ka mums nav pamata, nav sakņu, nav dzimtas, nav stabilitātes. Bez līdzsvara stāvokļa tu nevarēsi redzēt visu veselu kopā. Ja cilvēki arī domā, ka tas ir līdzsvars nostāvēt uz kārtas un nenokrist. Tu esi uz troses, kurš tev liedz nokāpt uz zemes no tās troses? Ka mums liekas, ka ir normāli atrasties pastāvīgā cīņā par līdzsvaru savā dzīvē. Lai tu varētu kaut ko radīt un piepildīt un būvēt, tev ir vajadzīga stabila pamatne. Vai mēs varam teikt, ka mēs esam atbildīgi par to, kāds līdzsvars ir mūsu dzīvē un ka faktiski mēs šo līdzsvaru plānojam? Esam nonākuši līdz pēdējai noteiktajai vērtībai, un šī vērtība ir līdzsvars. Līdzsvars ļauj mums tiekties uz mērķi, nezaudējot savu pamatu un izcelsmi. Līdzsvars nodrošina stabilitāti, ik mirkli sekmējot virzību uz mērķi un veicinot izaugsmi. Bez līdzsvara cilvēks pazaudē jēgu, jo nespēja sevi pieņemt un atrodas ilūzijās. Domāju, ka ir labāks vai sliktāks nekā īstenībā. Tādējādi ieņemot tā saucamo upuru pozīciju. Līdzsvars ļauj ceļu virzībā uz attīstību. Domājot par iepriekšējo vērtību, par veselumu un līdzsvaru, es sapratu, ka tur kaut kā man tas viss ir ļoti tuvu, ka es pamazām esmu iemācījies atšķirt emocijas no jūtām un kaut kādas tādas taustāmākas lietas, bet man visu laiku lika, veselums ir vesels, līdzsvars tāpat ir. Līdzsvars ir līdzsvarots, jā. Līdzsvars ir līdzsvars, jā, un es arī centos noformulēt, kas īsti ir līdzsvars man, es noformulēju, kā man ir pamats. Otra versija bija, man ir saknes, bet pamats laikam savā ziņā ietver arī saknes, ka pamats ir tas, uz kā es... Stabilitāte. Ja man ir pamats, jā, tad tā ir stabilitāte. Mana stabilitāte vai stabilitāte ir līdzsvars. Principā līdzsvars ir tas, kas nodrošina mums stabilitāti. Bez stabilitātes mums nav virzības. Atceries, vīriešu vai sieviešu tematikā. Mēs runājam par vīriešu vai sieviešu vērtību. Tu stāstīji tādu lietiņu, ka ja sieviete nespēja nodrošināt stabilitāti attiecībās, vai tas bija pie attiecībām, neatminos vairs, tad vīrietis nevar virzīties uz izaugsmu un attīstību. Jo viņš, atrodoties nestabils, viņš cenšas stabilizēties visu laiku. Ja? Viņam vairs nav iespēja augt un attīstīt. Un, ja mums nav iespēja augt un attīstīties, ko mēs darām? Mēs degradējam. Līdz ar to līdzsvars ir tas, kas nodrošina mums stabilitāti, lai mums būtu iespēja izaugt. Bez šīs stabilitātes, bez tā līdzsvara, kas ļauj samērot šito ar to, ja, jo mēs nevaram tikai skriešu garīgumā, tikai tur, materiālismā, tikai tur vēl kaut kur, jo viss ir saistīts, nav materiālisms, nav garīgums, tas viss ir viens vesels kopā salikt. Tikai mūsu neveselais prāts, kurš nav noformējis līdz saprātam, grib sadalīt tās lietas atsevišķi, jo tad mēs nespējam aptvert, kā tas ir sasiets kopā, tāpēc mēs skatāmies reku garīgums, reku materiālisms. Ja? Bet pēc būtības tas ir viens vesels, jo mēs esam iekšā viņā un pēc nesaprotam, kāds ir. Bet ja tu paskatīsies uz viņu no augšas, tu redzēsi, ka tas ir vienots vesels mehānisms. Un līdz ar to līdzsvara stāvoklis ir tas stāvoklis, kas tev ļauj šādā veidā uztvert visas lietas. Ja? Jo bez līdzsvara stāvokļa tu nevarēsi redzēt visu veselu kopā. Bez līdzsvara stāvokļa tu mētāsies pa labi, pa kreisi, uz priekšu, uz atpakaļ, uz augšu, uz leju. Ja? Visos virzienos tev mētās, tāpēc, ka tu nevari iecentrēties, nofokusēties, jo tev nav stabilitāte. Līdzsvars ir tas, kas dod stabilitāti. Bez līdzsvara mēs nevaram atkal būt radoši, tāpēc, ka, lai tu varētu kaut ko radīt un piepildīt un būvēt, tev ir vajadzīga stabila pamatne dzīvē. Ja tevi dzīve mētā, tur pa viļņiem augšā lejā, nav naudas, tur pa daudz naudas, tur nav attiecību, pa daudz attiecību, vēl kaut kas, ja? Tādā stāvoklī mēs nevaram koncentrēt savu dzīvības enerģiju uz radošumu procesu. Tātad mūsu piepildījuma stāvoklis, viņš vienkārši izkaisīsies ātri. Līdzsvars ir tas, kas nodrošina visu šo te iepriekšējo stāvokļu miedarbību. Bez līdzsvars ir tā kā pamatne tam visam. Tur ir jābūt gan priekam, gan labsajūtai, gan emocionālam piepildījumam, gan visām citām lietām. Visas lietas, kuras katra pati par sevi atsevišķi ir kā kruķis, bet kad to visu saliek vienā veselumā kopā,
Tas jau ir spēks, tā ir jauda, un kas dod to jēgu tavai dzīvei. Tas ir visur gājējis. Tas jau visur gājis, viņš tā kā tev nav iespējams apstāties. Jā, tā kā visi riteņi vienlaicīgi griežās vienā ritmā, un nav svarīgi, daži riteņi pa gaisu brauc, daži pa zemi, daži pa ūdeni, daži pa uguni, un tu vienkārši brauc cauri, ja, tām visām lietām, neatkarīgi no tā, kas apkārtējā vidē notiek. Tad līdzsvars tev ļauj nezaudēt orientāciju dzīvē. Cilvēki, kas nespēj šo te līdzsvaru stāvokli iekšējo noturēt, viņus mētā, tad tur viņš vienā sektā ieskrien, tad otrā, tad tur uz darbu, tad no darba, tad viņš gaļu ēd, tad viņš svaigādās, tad viņš tur šņabi dzer, tad viņš tur, nezinu, reizveņīgs, jāzveņīgs, jā, tur iestājās, tur cīnās pret visu kaut ko, jā, tas ir fanātisms. Cilvēks bez līdzsvara kļūst par fanātiķi dzīvē. Dēļ tas svarīgais moments, ka tam līdzsvaram ir jābūt centrējošam mehānismam, ja? Saknes, kā tu minēji, ja? Dzimta, ja? Vēl kaut kādas lietas, līdzsvaru formēs tās lietas, tie elementi un tās vērtības, uz kurām tu bāzēsi savu dzīvi. Un ja tev nav sakārtotas vērtības savā dzīvē, tu nevari nonākt arī pie līdzsvara. Tātad tev ir šīs te vērtības jāapzinās, par ko mēs runājam, lai tu spētu identificēt savu līdzsvaru punktu, kas tev tieši ir svarīgākais. Jā, tev jāidentificē savas vērtības, savu vērtību mehānismi, algoritmi, jā, tas riņķa krustojums, jāierauga savējais, un tad, kad tu viņu redzi, tad tu esi pats līdzsvarā, un tu jau koriģē, izējot no līdzsvara stāvokļa, es tagad radīšu šito, vai es braukšu uz turieni, gribu gūt piepildījumu no šīm lietām, redzu jēgu savā dzīvē šeit, un tā tālāk. Ja mēs operējam ar visu, mēs varam operēt tikai tad, kad tu esi stabilā pozīcijā. Ja tu esi kaut kādā turbulencē savā dzīvē, ja, nu par kādu apzinātu, plānotu virzienu uz attīstību tu vari runāt. Ja. Tu nevari neko no tā īstenot, tāpēc, ka tu vienkārši tev mētā pa gaisu uz visām pusēm. Pie tam tu mētā pats sevi, ja, ar saviem emocionāliem stāvokļiem, ar savu nesaprātu, ar savu vaiprātu, ar vēl kaut ko. Ja. Cilvēki lielāko daļu tādā veidā paši sevi traucē dzīvot, paši sev traucē gūt piepildījumu un prieku dzīvē. Šķiet, ka es kļuvu nedaudz gudrāks jau tavu stāstījumu laikā, jo acu priekšā stāv attēls no fizikas mācību grāmatas, kur bija aprakstīti 3 stāvokļi. Ir stabils stāvoklis, nu tāda bedrīte un tur iekšā bumbiņi. Tad ir labils stāvoklis, ir kalniņš un bumbiņi uz viņu, kur viņš stāv, un ir indiferents stāvoklis, kur viss ir. Viss ir līdzeni, jā, un pats vārds līdzsvars man kaut kā instinktīvi visu laiku asociējās ar to, kā apmēram stāvēs uz troses ar kārti rokās, respektīvi, ka līdzsvars ir nevis līdzsvars, bet tas ir tāds ļoti labils stāvoklis, pa labi vai pa kreisi, un es krītu. Jā. Un klausoties, es sapratu, ka līdzsvars tā nav trose, ka tas drīzāk ir centrs tiešām kaut kādam aplim, ka man ir nevis es kaut kur krītu, bet ka es tieši mēģinu turēt līdzsvarā daudz vairāk dimensijas, kā tikai pa labi vai ka nevis kreisi. Tikai sevi tu turi līdzsvarā, bet tu turi līdzsvarā visus procesus, kas tavā dzīvē. Jo redz, tas, ko tu saki, stāvēt uz kārtas, ļoti labs tu piemēru pateici. Ja, cilvēki arī domā, ka tas ir līdzsvars nostāvēt uz kārtas un nenokrist. Bet tas ir tad vajadzīgs, ka tev nav pašam vērtības vēl iekšā nekādas salīdz. Tad tu žonglē uz katras tā soļa, ja mēģini noturēt līdzsvaru. Kāpēc? Tāpēc, ka tev nav pamats zem kājām. Tu esi uz troses. Kurš tev liedz nokāpt uz zemes? No tās troses stāvēs. Tieši to izdarījis no troses iekāpa apļuvinu un sajūtos stabilāks krietni. Jā, tu esi stabils un tas ir dabīgs un veselīgs stāvoklis cilvēkam būt stabilam dzīvē. Mūs ir iemācījuši, mūsdienu sabiedrība ir aizvesta līdz tam, ka mums liekas, ka ir normāli atrasties pastāvīgā cīņā par līdzsvaru savā dzīvē. Tas ir pretdabiski, tas ir neveselīgi. Ja? Tas nozīmē, ka saprot, cilvēks, kas cīnās par savu mentālo stabilitāti, viņš ir psihiski slims visu laiku. Viņš atrodas paaugstinātā stresa līmenī. Tad, kad tu esi paaugstinātā stresa līmenī, tu nespēji skaidri domāt, skaidrus lēmumus pieņemt, tu nespēji neko saprast, kas notiek apkārt. Ja? Un tāds cilvēks, viņš ir viegli manipulējams. Jo viņu šitā te uz knīpi, ja iedod kādu emociju, viņš tur ir aizskrien uz vienu pusi. Atkal uzpūš vējš no otras puses, viņš uz otru pusi aizgāžās. Ja? Un tas ir līdz tam mūsu sabiedrība ir šodien novesta, ja? Necilvēcīga sabiedrība ir palikusi dēļ tā, ka mums nav pamata, nav sakņu, nav dzimtas, nav stabilitātes, nav ģimenes, nav attiecība veselīga, nav nekā no šīm te lietām, ko mēs saucam par vērtību gandrīz vai šodien.
lielākai daļai sabiedrības. Ja? Es ceru, ka ir sabiedrības daļa, kuriem ir šīs vērtības, kuri seko šīm lietām, bet ar ko es esmu saskāries, viņi pat neaizdomājas neko par daudzām lietām no šīm tēmām, ko mēs ar tevi esam izrunājuši šajā ciklā, reportāžas. Jā, es ceru, ka mēs radoši pieejam, jo mēs domājam, ka tas ir vajadzīgs. Tas ir noteikti vajadzīgs. Tās ir zināšanas, kuras, kā mums te vienā sarunā, jā, dzīves pārmaiņu atbalstā, kuras maksā lielu naudu, lai šo cilvēku saprastu. Jā, tikai tad, kad viņš šo ir sapratis un praktizē, tikai tad viņš var sākt dzīvot veselīgi. Jā, tā ir patiesībā lielākā vērtība dzīvē. Šīs zināšanas par vērtībām, ko mēs tagad izrunājam, ja cilvēki šo te nesaprot, tad viņiem vispār nav dzīvē nekāda iespēja neko sakārtot savas dzīves laikā. Jā, es burtiski dzirdu un redzu komentārus par to, ko viņi tur runā. Tas taču ir viss tik ļoti skaidrs, un vēl par to maksāt lielu naudu, kam man tas vajadzīgs. Es to visu zinu, kā balodas pasakā protu. Jā. Es pieņemu, ka nepieciešams ir izdarīt salīdzinājumu, ka var par to maksāt naudu vai lielu naudu, bet var maksāt vēl daudz dārgāk ar veselību, ar mūža ilgumu, ar laimi, ar prieku, ar to visu. Jā, un ne tikai saviem, tikai ar savu, bet vēl ar citu. Jā. Tā tas ir, diemžēl, un te ir tā neapzinātība. Tas ir tas vājprāts sabiedrības, ja, kad prāts tik vājš, ka viņš nespēja aptvert to. Cilvēki dzird pēdējos 5 vārdus. Viss, kas pirms tam bija pateikts, viņš jau vairs neatcerās. Un katru reizi, kad tu dzirdi jaunus vārdus, cilvēks ir aizmirsis iepriekšējos 5 vārdus. Un, diemžēl, tas ir tas vājprāta pazīme, kad prāts vājš. Tas nav vienkārši tā kā kaut kāda psihiska trauma, ja, vai kaut kas tāds. Tas vājprāts. Vājprāts ir tas, ka nav spējīgs apstrādāt kaut kādu apjomu ar informāciju, kas ir nepieciešams, lai iegūtu to pašu līdzsvaru, lai iegūtu to pašu stabilitāti dzīvē un piepildījumu. Ja. Jo, kur mums ir tā problēma, tas ir tas stresa stāvokļi un vispārējais, kas mūsu prātu novājina, ka mums trūkst tas dzīvības enerģijas, lai spētu izmantot savu prātu līdz saprāta līmenim. Un tad te parādās viss tas, kad mums vienkārši pat fiziski pietrūkst laiks šīs lietas apdomāt un saprast savā dzīvē. Jā, vēl šajā vērtību ciklā man gribētos parunāt par 2 jēdzieniem, kas īsti nav vērtības, jo tās ir darbības, bet tie arī ir ļoti tādi termini, kuriem mēs pieskaramies mācībās. Viens no tiem ir atbildība. Kā mēs zinām, tā ir rīcība izejot no zināšanām, un otrs vārds ir plānošana. Tagad man šķiet, ka tas ļoti labi tieši dar klāt pie līdzsvara. Vai mēs varam teikt, ka mēs esam atbildīgi par to, kāds līdzsvars ir mūsu dzīvē, un ka faktiski mēs šo līdzsvaru plānojam? Protams, jā, lai tu līdz līdzsvaram nonāktu. Ja mūsu sabiedrība jau pati būtu tādā maksimālā līdzsvara stāvoklī no dzimšanas, ja mēs dzīvotu, piemēram, kādā vēdiskajos laikos, vēdiskajā kultūrā, tad iespējams mums pat nebūtu jāplāno, kā līdz tam nokļūt, jo par to jau būtu parūpējušies mūsu vecāki, mūsu audzinot. Jā. Mēs jau ar mātes pienu būtu šo līdzsvara stāvokli apguvuši savā dzīvē, jā, jo te ir līdzsvarā gan tēvs līdzsvarā, un tur nevar būt tā, ka tu nebūsi līdzsvarā. Tu būsi līdzsvarā, vienīgais tu vari savu līdzsvaru pēc tam vēl advancēt, kaut kādā veidā uzlabot. Ja mēs esam šī stāvoklī, kur mēs esam šodien, mēs bez plānošanas nevaram apturēt savu nelīdzsvara stāvokli. Un tā ir tieši tikai un vienīgi mūsu atbildība, ja? Tātad mūsu zināšanu apjoms, kas ļaus mums to nodrošināt. Tātad, ja mēs saprotam, kā tas viss darbojas, kā tas saslēdzas kopā, tad mēs varam sevi uzskatīt par pietiekami atbildīgiem, lai uzņemtos beidzot atbildību par savu dzīvi. Un tad, kad es saku, ka šodien sabiedrībā lielākā daļa nespēja uzņemties atbildību par savu dzīvi, tad es runāju par to, ka mēs sabiedrība, kas ir, nevis mēs, bet visa sabiedrība, kas ir, viņa neapzinās, ko viņi dara, viņa neapzinās, kādus procesus viņi paši izvēlās, un rezultātā tas noved pie, protams, bezatbildīgām sekām gan savā dzīvē, gan
pret mūsu pēcnācējiem, gan pret līdzcilvēkiem, gan pret visu pārējo. Tas ir vājprāta pazīme, ja, jo vājprātīgam cilvēkam nevar būt atbildība. Tas ir skaidrs, viņš nenes nekādu atbildību, bet viņam ir iedotas tādas pašas tiesības kā cilvēkam, kurš ir atbildīgs dzīvē. Un te ir tas absurds mūsu sabiedrībā, ja, ka šodien mēs visi esam nolīdzināti, kā tu teici, indiferenti. Nav nekādas respektīvi izaugsmes, nav degradācijas, nav. Viss ir vienāds, bet tie ir meli. Nekad nav tā, ka nav ne izaugsmes, ne degradācijas. Vienmēr ir kaut kāds virziens, vektors, kas kaut kur ved. Vai tas ir laiks, vai tas ir kaut kāda ārējie faktori, jebkura informācija, ar ko mūsu apziņa saskarās, viņi jau mūs kaut kur ved. Ja, tad arī es ceru, ka šī informācija cilvēks, kuri klausās, arī viņus aizvedīs uz kaut kurien. Ja grib vairāk šajā visā iedziļināties, izprast, tad noteikti dodaties uz festivāls cilvēkiem, kur mēs šīm lietām vēl dziļāk un detalizētāk runāsim, un būs arī praksītes un darbosimies ar daudzām lietām. Jā, plus tur būs noteikti daudz citi speciālisti savu jomu un lomu izpildītāji, arī saistībā ar dažādām praksēm un dažādiem tur interesantiem uzdevumiem un lekcijām, ko viņi pasniegs. Tāpēc tas ir process, kā mēs to atbildību vairojam savā dzīvē, apgūstot šo te zināšanu, izpratni, bet vēlams to strukturēt un saprast, kurā virzienā mums to vajag. Tad mums vajag plānot arī to, ko mēs vēlamies apgūt, papildināt, salikt kopā. Plānošana, tas ir hierarhijas instruments. Bez plāna nenotiek attīstība. Plāns ir vienīgais formāts, kas var nodrošināt apziņas izaugsmi un attīstību. Tad, ja mēs neplānojam paši, nekas jau pats pa sevi nenotiek, pats pa sevi viss ir haosā. Bet ja mēs gribam no haosa radīt kaut ko, tā kā būt radoši dzīvē, radošums bez plāna nenotiek. Tāpēc, ja man kāds saka, es esmu ļoti radošs cilvēks, man viss ir haosā. Saprot, viņš nav radošs cilvēks, viņš ir haotisks cilvēks, viņš ir iznīcības ējošs cilvēks, ja viņš tiešām atrodas haosā. Varbūt viņam ir kaut kāds plāns un kārtība, ko viņš pats nesaprot vienkārši. Bet tiklīdz cilvēks saka, man ir haoss, radošais haoss un tā tālāk, tas ir tāda spekulācija, kurai nav pamata, jo, lai tu būtu radošs, tev ir jābūt ļoti saplānotam, strukturētam, jo tu esi sakārtotāks, strukturētāks un, informatīvi saliedētāks, tā kā kopā savāktāks savā dzīvē. Ja? Tā kā tev visa informācija, viss sakoncentrēts. Jo tevi var uzskatīt par radošāku cilvēku. Radīt var tikai tad, kad tevī kaut kas ir no kā radīt. Ja tev viss ir haosā izmētāts, tevī nav nekā no kā radīt. Tu pats nevari sevi radīt, kā tu vari vēl kaut ko radīt. Ja? Tu nevari pats sevi sagrupēt, savākt, noformēt, piedot formu, jo radīšana nozīmē, ka tu piedod tēlu vai formu vai struktūru, kas ir jāpiepilda. Forma, tēls, struktūra, viņi vienmēr ir konkrēti. Tas nevar būt, izmetu krāsas uz sienas, tagad man ir mākslas darbs. Ja? Tā saucās šodien. Ja? Tā kā tur, pakakāju šķīvi, nofotografē, reku mākslas darbs iznāca man. Ja? Tur jau ir, tu esi šķīvi nolicis vismaz apakšā vēl kaut ko. Ja? Liels plānošanas darbs ir bijis. Ja? Bet, diemžēl šodien sabiedrībā šis te murgs, ja, ko sauc par mākslu, ja, ka šodien, man liekas, tas ir lamu vārds. Ja tev sauc par mākslinieku, tad drīzāk tas ir lamu vārds. Ja. Es drīzāk teiktu, jo pēc būtības tas vārds ir labs, bet tas, ko šodien pasniedz ar mākslu, tad es nevēlos būt par mākslinieku. Es negribētu, lai mani sauc par mākslinieku, lai gan es nenodarbojos ne ar ko tādu. Tad labāk par kaut kādu meistaru vai par kaut ko par amatnieku nosaukt mani un tādā veidā. Un tas ir tas moments, par ko mēs runājam, ja mums ir trūks šis strukturētības dzīvē, mēs nevaram būt radoši, mēs būsim destruktīvi. Un ja mēs to negribam pieņemt, tas liecina tikai par to, ka mēs sevi jau iznīcam, mēs esam destruktīvi pret sevi. Ja mēs nevēlamies pieņemt struktūru, hierarhiju, kārtību, plānu savā dzīvē. Ja? Jo nekas nenotiek bez plāna. Pat tie, kas tur kristīgai tradīcijai tic, ja, Bībelē pat rakstīts, ka pat Dievam bija plāns tur 7 dienās kaut ko uztaisīja, ja, tur mūsu pasaule realitāte un tā. Viņš pat pēc plāna darbojas. Tad kāds tur hauss varbūt, ja pat viņu ticībā, ja, tur pats augstākais radītājs pieturējās stingri pie plāna, visu pēc plāna darīja. Ja? Un cilvēki daudz vienkārši šo savu ezotērisko romantismu mēģina uzbāzt virsū, lai neredzētu to, kad ir jāpiespiežās un jāstrukturē savu dzīvi un jāsāk uzņemties atbildību par to.
tā atbildības uzņemšanās atkal aiziet pie tā, ka mums tā atbildība jāuzņemās, tā, ka mēs definējam savas vērtības dzīvē. Jo vērtību definēšana, tas ir tas, caur ko mēs spējam uzņemties kaut kādu atbildību un virzību pa savu dzīvi. Ja mēs neuzņemamies atbildību par virzību savā dzīvē, tad par to uzņemas atbildību kāds cits, kas mūs virza. Un tad tu esi resurss kādam citam, tikai neapzināts resurss. Tu neapzinies, ka tevi izmanto, tevi patērē un vēl kaut kā. Tu varbūt domā, es te baudu dzīvi, tur dejoju, dziedu, izklēdējos un ceļoju. Jā, patiesībā tu esi vienkārši resurss kādam, jo tev pašam nav plāns, kā savu dzīvi dzīvot un ko tev vajag no viņas panākt un izdarīt. Manuprāt, ideāli noslēguma vārdi ciklam par vērtībām. Tā kā, ja jums ir kādi jautājumi, laipni gaidīsim, priecāsimies par atsauksmēm un tiekamies kādā citā sarunā. Jā, droši. Un es arī paaicinātu, varbūt, ja cilvēkiem ir kāds komentārs par visu šo, mēs priecāsimies par atsauksmi, ja jūs tas uzrunāja. Vai varbūt tieši pretēji jums liekas, ka pilnīgas muļķības tika izstāstīts, tad aicināsim arī padalīties ar savu viedokli, jo man patīk kritika, kas ir konstruktīva, tā kā esmu ar mieru padiskutēt un parunāt par lietām, kuras jūsuprāt varētu varbūt stāstīt vai skaidrot vai saprast savādāk. Bet, jebkurā gadījumā visi esat laipni aicināti, tiekamies festivālā cilvēkiem no 9. līdz 12. jūlijam Madonas novadā ir gaidīti.